Nereti pat par salīdzinoši nelielu finansējumu iespējams iepriecināt krietni daudz cilvēku, sniedzot viņiem iespēju apgūt daudz ko jaunu, kā arī īstenot kādas sen lolotas ieceres. Tieši tā ir noticis Beverīnas novadā, kur gandrīz gada garumā realizēts Soras fonda Latvija atbalstīts projekts Dzīves skola. Norišu galvenais mērķis bija sniegt lauku skolām iespēju pārtapt par daudzpusīgiem mūža izglītības centriem, kur izglītoties ne tikai bērniem, bet gan visiem novada iedzīvotājiem. Šajā projektā iesaistījās visas 3 Beverīnas novadā esošās skolas, kas arī kļuva par vienu no projekta trumpiem, jo novadā dzīvojušie cilvēki ne tikai kopīgi apguva dažādas sociālās prasmes, bet arī viens otru labāk iepazina un uzzināja daudz ko jaunu par novadā ietilpstošajiem pagastiem. Lai mēs piesaistītu pēc iespējas vairāk cilvēku, mēs sadalījām visu to projektu tādos moduļos, lai katrs varētu atrast sev kaut ko piemērot. Teiksim, mums bija modulis par uzņēmēju darbību. Tur mēs mācījāmies rakstīt projektus. Mēs braucām visi kopā pie vietējiem uzņēmējiem, skatīties labo uzņēmēju darbības praksi. Mēs izvēlējāmies no katra pagasta vienu uzņēmēju, pie tā mēs arī braucām. Uzņēmējdarbības moduļu ietvaros notika mazais projektu konkurss, kurā varēja piedalīties ik viens, kas apmeklēja šī moduļa nodarbības. Izstrādājot savu mazo projektu pieteikumu iedzīvotājiem, bija iespēja iegūt 300 eiro savas ieceres īstenošanai. Atbalstu guva 9 mazie projekti, tostarp arī trikātieša Jāņa Brenča iecere uzsākt mazo uzņēmējdarbību un ražot guļbūves mēbeles. Tas ļoti nodara īstenībā. Man tikai es gribētu īstenībā pateikt, lai rīko vēl šādus projektus, jo man vēl daži instrumenti vajadzīgi priekš tā. Par cik es tikai iegādājos elektrisko ķēdes zāģi, tā lai varētu telpās strādāt, vai ne? Man vajadzīgs arī motorzāģis mežam, kur tos kokus nogāzt. Mazo projektu konkursu ietvaros Trikātas jauniešu deju kolektīvs iegādājās pastalas. Kauguru pagastā tika izveidots bērnu rotaļu laukums, Brenkuļos realizētas 2 sportiskas ieceres, savukārt Kauguru pagasta folkloras kopas Tutes iegādājās tautiskos kreklus. Patika, teiksim, šīs te bijām pieredzes apmaiņā pie uzņēmējiem. Piemēram, es biju Trikātā pie uzņēmējiem, kas audzē dārzeņus, kas mēs nezināju, ja tagad es zinu, tātad ir iepazīti ar šī projekta palīdzību būtībā arī šie 3 novadi, pagasti, tā jāsaka. Otrs projekta ietvaros izvirzītais modulis bija veselīga dzīvesveida veicināšana. Tā ietvaros novadu skolās bija iespēja apmeklēt stājas korekcijas vingrošanas nodarbības, ko vadīja Mārīta Biseniece no Kauguriem. Mārītas nodarbības bija ļoti populāras, un man pat īstenībā te vienā otrā piedalījās cilvēki ne no mūsu novada un teica, ka grib Mārīti pie sevīm, jo, kad tik foršas nodarbības, jā. Un pat tā, ka dalībnieki, viņas mums bija tā kā pavasarī, katrā skolā 10 nodarbības, un tad tie dalībnieki paši pieprasīja, mēs teicām, ka vēl drusku mums paliek naudiņu pārni, tad viņi paši pieprasīja, vai tad nevar vēl dabūt tagad rudenī arī, un tad viņi dabūja vēl nodarbības. Man prieks vispār, ka tāds projekts tapa, un es vēlējos pati ar savu klātbūtni viņu atbalstīt. Pašai ļoti patika vingrošana. Tā man tāda sirdītuva lieta, un mēs aktīvi ar dēlēnu ap 2 piedalījāmies. Popularizējot veselīgu dzīvesveidu, Beverīnas novada iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar Zeltīti Kavieri un uzzināt daudz ko jaunu par dabā sastopamajām zālītēm un zāļu tējām, kā arī noklausīties lekciju par pašmotivāciju. Krietni apmeklēt un aizraujoši izvērtās arī pasākumi, kas tika īstenoti patriotiskās audzināšanas moduļu ietvaros. Mums bija atklāšanas pasākums, tur mums bija Ilga Reizniece, tur viņa gāja ar bērniem rotaļās, mācīja dančus un rotaļas, tas bija tāds viens, tā kā ar tādu folkloras ievirzi, un otrs mums tāds bija Jāņu ielīgošana, tur mums bija grupa Delve no Limbažu puses, un tas bija Trikātas Pilkalnā, notika, kādu brītiņu pirms Jāņiem, un tas, bija mums fantastiski apmeklēts pasākums, tur bija pat no Gulbenes cilvēki un no Rīgas. Visbeidzot, sociālo prasmi modulis sniedz iespēju interesantiem apgūt iemaņas kādu nelielu darbiņu veikšanai. Mēs braucām pirms Jāņiem mācīties sieru siet. Tas mums tur bija, tad mums bija uz 1. septembri, mums bija apvienotais variants, kad bērni mācījās darboties floristikā, un tai pašā laikā tas, ko viņi veidoja, tos dekorus, tie bija paredzēti skolai 1. septembrī izdekorēt skolas. Tāds mums bija. Un visbeidzot, ja var teikt, ka tas otrais mūsu trumpis bija tie mazie projekti,
Tad trešais rumpis mums bija remonta mācības nodarbības. Un tās bija tādas nodarbības, kad katra skola piešķīra pēc saviem ieskatiem telpu, kuru vajadzētu, ja gribētu izremontēt. Savukārt pa projektu līdzekļiem mēs iegādājāmies materiālus un piemeklējām meistaru un apmaksājām meistaru, bet nevis firmu, bet tieši vienu meistaru. Un tas meistars strādā ar tiem cilvēkiem, kas nāca un apguva caur šo remontēšanu, apguva to remontēšanas prasmi. Jāmin, ka Soras fonda Latvija atbalstītā projekta kopējais finansējums bija 25 000 eiro. Projekta koordinatori vērtēja, ka būtiskākais nav materiālais iegums, bet gan iespēja sadarboties jaunizveidotajā novadā iekļautajiem pagastiem un labāk iepazīt vienam otru. Īstenībā viegli nebija, jo grūti pateikt, tas iesākums mums bija pavasaris, tā kā tumšais laiks tur varbūt bija tā aktīvāki. Kā sākās pavasara darbi, tā jau visi atrod visādas atrunas, lai jau nenāktu vai nevarbūt tās, vai varbūt tās, kaut kā tā. Rudenī, tad tā kā bija jau iešūpojušies, un tad, kad jau man tagad projekts nāk uz beigām, tad man tiešām cilvēki zvana un prasa, un vai tad vairāk nebūs tās projektu rakstīšanas nodarbības? Lai pašu spēkiem turpinātu īstenot projekta laikā aizsākto, aktīvākie novada iedzīvotāji nodibinājuši biedrību Iespēju durvis. Nodibinājuma iecerē ir censties rast iespējas, kā attīstīt novadā esošās lauku skolas un aktīvāk iesaistīt vietējos iedzīvotājus novadas sabiedriskajā dzīvē.